paņemsi, ja? Varēsi, ja? No visām, ja? Viktors esi labs.
Jēzus Kristus vārdā šajā burvīgajā dienā, šajā namā. Man patiešām ir prieks būt ar jums šodien šeit kopā, klausīties Dievu vārdu, sadzirdēt to, ko Dievs vēlas mums pateikt, savu mācītāju, savu dziesmām, ko mēs dziedāsim, savu dziesmām vai skantarbiem, ko mēs klausīsimies. Aizdomāsimies par tiem vārdiem, ko mēs dzirdēsim. Atvērsim savas sirdis šajā dienā pilnībā vaļā, lai mēs varētu uztvert to, ko mums ir teicis mācītājs, atgādinājis nevienu reizi, uz kurien mums jāiet, pa kādu ceļu mums iet līdzgaitniecībā tiem cilvēkiem, kas ir pakrituši, palīdzēt, atbalstīt un iedrošināt, un būt mīlošiem, un arī neizmirst sevi, mīlēsim sevi, tuvākos, ģimenes, draugus, arī šo namu cienīsim. Un es vēlētos šajā brīdī aicināt šeit priekšā izpildīt skandāru Arti Gārdu, lai viņš mums iedot noskaņu šim brīdim.
mūs vadītu brīnišķīgā izpildījumā, ka mēs varējām savas sirdis sagatavot, atvērt un ielaist savā sirdī tās vadlīnijas, kas ir rakstīts Dievvārdā. Un tagad es vēlētos lasīt lasījumu, ieceltamies lūdzu. Efeziešiem 5. nodaļa, no 1 līdz 5. Ir rakstīts: sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis. Mūsu labā sevi nodevis Dievu, par upura dāvanu, par jauku smaržu, bet netiklība, visādā veidā netīra dzīve vai mankārība, vai pat vārda pēc jums ir sveša. Kā tas svētiem piederās? Tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jo vairāk pateicība, jo to iegaumējiet nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elks. Un elku kalpam nav vietas Kristus un Dievu valstībā. Šeit mums ir parādītas skaidras vadlīnijas, pa kurām mums iet, kā mums sekot, un ka mums sevi jātīra katru dienu, jāpieaug, jāmācās, jālūdz vienam par otru un jāatgādina. Katram cilvēkam viņš ir pakritis, pieiet klāt, pacelt, samīļot, iepriecināt un turpināt to ceļu kopā. Ja šajā dienā vēlos jūs uzrunāt, ka patiešām jūs atvērt savas sirdis ar prieku, ar smaidu, apķert savu tuvāko, samīļot, iepriecināt un patiešām mīlēt katru, kas tev nāk pretī. Apvērt ar to mīlestību. Kaut te mums ir uz doto brīdi tāda situācija, kad ir pandēmija, bet kaut te par gabalu nodot to mīlestību, ja mēs nevaram pieiet klāt apķert. Samīļosim, iepriecināsim un patiešām būsim Dievam patīkami, lai viņam patīk mūs lietot savā valstībā un ka mēs atļaujam patiešām ienākt viņu savā sirdī. Un šajā brīdī es vēlos, ka mēs kopā dziedāsim divas dziesmas un pateiksimies viņam Dievam.
Sēdieties, lūdzu. Paldies jums, ka jūs dziedājāt līdzi un ar savām sirdīm pateicāties caur šo dziesmu. Šajā priekšstāvot es vēlos jums teikt, ka Dievvārdā rakstīts arī kā skaidra vadlīnija pateikta: laidiet bērniņus pie manis. Mums šodien ir bērni. Svētdienas skola, svētdienas skolotāja. Lūdzu, nākiet priekšā, es jūs aicinu ar prieku. Nāciet, lai mēs varam par jums aizlūgt, iedrošināt. Cik brīnišķīgi par šo bērnu pūli, kas smaida, čalo. Un mēs skatāmies, ka šoreiz mums ir puiši vairākumā, bet meitenes arī mums smukas ir ar sirsniņām. Jā. Un es Dievam tiešām pateicīgs par šo lielo pūli, kas ir šodien nācis šajā namā. Un šajā brīdī es vēlētos, ka mēs visi noliektu galvas lūkšanās, gan par šiem bērniem, gan par skolotājiem, lai viņiem patiešām būtu iedrošinājums stāstīt par Dieva valstību šiem bērniem un nodot to, ko viņi paši saņēmuši, mācoties ilgus gadus. Un uzsākot arī, es vēlos lūgt par 1. septembri, par mūsu valsti, par visiem bērniem. Tēvs, es tev esmu pateicīgs par to brīdi, kad tu esi laidis mūsu bērnus skolā atkal, un ka tāda iespēja mums pastāv iet, kaut arī varbūt ir ierobežojumiem, bet mēs to varam darīt. Mums ir acu kontakts ar bērniem, mēs varam nodot mīlestību, mēs varam būt ar viņiem kopā. Tēvs, paldies Tev par to. Šajā brīdī es lūdzos par mūsu draudzes bērniem. Paldies par to prieku, ko tu ienesi šajā namā. Paldies par tām čalām, kas ir šeit, Tēvs. Paldies par katru skolotāju, kas stāv šodien šeit priekšā, kas arī mājās, Tēvs, izredz arī citus cilvēkus, kas vēlētos kalpot ar bērniem, Tēvs. Es ar mums šajā brīdī, ar katru sirsni, kas šeit ir priekšā, ar katru skolotāju, Tēvs. Un šajā brīdī lūdzu pavadi viņus ar mieru un mīlestību, tur, kur viņas mācīties, Tēvs. Un par visu Tev, lai ir gods, slavu un pateicība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Pēc šīm skaistajām bērnu čalām es gribētu ar prieku aicināt atkal priekšā Arti Gauju, lai mums vada tālāk to ceļu, ko viņš iesācis vadīt šodien, savu skaņdarbu, un kā Arvīcījām palīdzēt, un ka kopā tas būtu patiešām burvīgs, un ka mēs apvērst savas sirds līdz galam vaļā. Es domāju, šeit ir tā reize šajā brīdī pateikt lielu paldies draudzei, jo īpaši pirmdienas mazai lūkšanu grupiņai, kas aizlūdza, iestājās par vienu radošu projektu, kas tika realizēts 2. septembrī. Proti, tas bija tāds priekš manis svarīgs notikums. Es gadu atpakaļ apmēram tika uzaicināts rakstīt vienu skaņdarbu Latvijas Valsts akadēmiskajam korim Latvijai. Jā, un viņš rezultējās, šis te darbs pagājušajā trešdienā. Tā kā paldies par tiem aizlūgumiem. Un skaņdarbam ir interesants nosaukums, ko jūs varat katru dienu vai katru reizi, kad jūs iziet no baznīcas ārā laukumā, redzēt, uz baznīcas sienas tur ir rakstīts top lūgts. Es kaut kad vēl Ulmaņa laikos
pirms Otrā pasaules kara tika iegravētas sienā. Tā kā tur, ja jūs tā rūpīgi apskatāties, varat redzēt šo te nosaukumu šim skandarbam, jā. Tas bija tāds patīkams, svētīgs notikums priekš manis, un es ceru arī klausītājiem. Tā kā paldies tiem karavīriem, kas te pirmdienās nāk kopā un lūdz par cilvēku vajadzībām. Tā kā novērtējiet šo te iespēju, ka te ir tāda lūkšana grupiņa, un tas tiešām ar Dievu svētību var lielas lietas darīt šīs te lūkšanas raidītās pie mūsu Tēva un Radītāja. Tā kā paldies vēlreiz.
Paldies Artim, paldies Arvīnam par šo burvīgo skaņdarbu. Ir pienācis laiks liecībām, ka mēs varam nākt un stāstīt, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēm. Vai mums šodien ir liecība? Vai kāds vēlas nākt un dalīties ar liecību? Vai patiešām Dievs iestrādā mūsu dzīvē? Nav neviena drosmīgā. Un ka šajā brīdī es vēlos, ka mēs sevi nomierinātu, ka mēs varētu sevi sagatavotu lūkšanām. Un šajā brīdī es vēlētos jums lūgt, lai es lūgtu par tām lietām, par kurām mēs esam aizmirsuši pateikties un lūgt. Ka mēs no rīta pamostamies, ka mēs redzam, ka mūs mīl un ka mēs varam mīlēt, ka mums ir ģimene, ka mums ir draudze, ka mēs varam brīvi nākt uz šo vietu, klausīties Dievvārdu, ka mums ir tik daudz dots, bet mēs citreiz prasam pat pēkšņi tās lietas, kas mums nav nepieciešams. Es lūgtu šodien, ka mēs atvērtu savas sirds un lūgtu patiešām to, kas mums ir nepieciešams, un pateikties par to bezgalīgo klāstu, ar kuru mēs esam apvērti, kas mums ir dots. Un ja mēs pienācīgā veidā nāksim pie Dieva, mēs esam viņa mantinieki. Viņš mūs apvērts ar visām tām svētīgām, kas viņam ir un kas viņam pieder, jo viņam pieder visu šīs pasaules. Es aicināšu priekšā pie klavērēm Arvīnu paspēlēt fonā, ka mēs varētu nākt lūkšanās, lūgt, un es pēc tam noslēgšu. Mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu man šorīt atļāvi ielikt telpu. Es Tev pateicos, ka es varēju saņemt mīlestību no rīta. Es pateicos, ka Tu mani mīli un ka man ir ko mīlēt, Tēvs. Esi šodien ar šo draugu kopā šeit. Lieto katru vienu savās vajadzībās. Sūti mūs tur, ka mums jāiet, Tēvs. Esi mūsu gans, mums norāda mums tās lietas, kas mums nevajag. Dod mums to, kas mums ir nepieciešams. Es ar Tevi šajā brīdī, ar tiem bērniem, kas ir otrā telpā, ar tiem bērniem, kas čalo šodien šeit, Tēvs. Runā uz viņiem, runā uz mums. Un par visu Tev, Tēvs, vēlos pateikties, ko Tas darīs mūsu labā. Un ka Tu mūs nesi uz savām kājām, ka mums ir grūti, Tēvs, ka mēs patiešām atdod savas dzīves Tev un būtu Tavu mīloši bērni. Un par visu Tev pasakos Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Es vēlos priekšā aicināt Ievu Kļaviņu.
izpildīt arī ļoti skaistu skaņdarbu. Klausīsimies viņu. Paldies Ievai, paldies Arvīdam. Un šajā brīdī es jūs aicinātu, ka mēs patiešām saklausītu un ka Dievs dod tos vārdus Elmāram Pļaviņam, Rīgas Golgātas baptistu draudzes mācītājiem, uzrunāt mūs, lai Dievs viņu lieto šodien šajā namā un ne tikai arī pie jums skatītāji. Atvērsim sirdis un saklausīsim to, ko Dievs mums vēlas pateikt šodien. Esiet visi mīļi sveicināti Jēzus Kristus vārdā. Ziniet, tik mīļi, tik oficiāli pēdējos 50 gadus neesmu jūties. Bet pietiek man visu laiku visu te kārtot un vadīt, ka vajadzētu kādi, kas arī vārdā. Un tad arī turpmāk mums tā arī būs, kad tas, kas runā, tas runās. Un vienmēr būs blakus, kas vārdā. Mēs tam turpināsim to tradīciju. Vairākus gadus atpakaļ, daudzus gadus atpakaļ,
armijā kādā pasākumā, kur atkal pļaviņš visu pa priekšu tur. Un tad man kapelāni arī kādā mirklī sacīja, ka klausies, ja šitā tu visu par mums darīsi, tad drīz vienam pašam arī plus viss dienas jāvada. Toreiz mēs bijām 5 kapelāni, šodien jau mēs esam 32. Un tad, kad tu ļauj otram vadīt vai dot kaut kādas iespējas, ziniet, sākumā jau ir grūti, bet arī draudzē varbūt nav tik pierast, bet arvien vairāk mēs redzam, kā Dievs var mūs lietot dažādi pat tajos mirkļos, kad liekas, pavisam esmu tāds, kāds esmu, nespēcīgs, vājš un tam. Kādā reizē Marlēne, Arvīna Keina sieviņa, Marlēne Keina, slavena opera dziedātāja, tā jaunā, varētu sacīt, kad mūsu Alisīte vēl mazāka bija, tad arī tāda nedroša, un baznīcā ienāca, tad Marlēna uzreiz ievēroja, teica, visu tūlīt palīdzēšu. Man liekas, ka mums vajadzētu palikt ar tādu nostāju, ja mēs no Dieva kaut ko esam saņēmuši, kā dot, iedrošināt, stiprināt, jo mūsu kalpošanas, mūsu dzīvošanas mērķis ir pagodināt Dievu, pagodināt Kristu. Tad, kad Kristus ienācis mūsu dzīvēs, tas izmaina mūsu attieksmi, mūsu dzīvi, un tas liek atkal vēl vairāk tā pārdomāt par tām divām pusēm, par mūžības pusi pie Dieva, un ir arī elle. Tā ir tā smagā tēma, ko bieži vien arī mācītāji nerunā, ka šodien mēs kristieši skrienam, dzīvojam, daram, domājam vairāk par sevi. Un liekas, Bībele tā ir kā pasaku grāmata, Bībele tā ir kā vēstures grāmata, Bībele tā ir kā kaut kāda tāla vienas noteiktas tautas grāmata, bet tā jau nav. Bībele tas ir vārds, ko Dievs mums ir devis, tas ir pamats, lai mēs šodien ieraudzītu to pašu Dievu, viņa raksturu, lai mēs varētu ieraudzīt to mērķi savā dzīvē. Bet mums tas caur Kristu ir jāpiedzīvo. Un domājot par to pirmo, kā ir taču šī elle, un ir šī otra puse, ka ja mēs neesam ar Kristu, un tas ir vienīgais ceļš, liekas, tas ir tāds šaurs ceļš, šaura domāšanai ar Kristu, bet tas ir vienīgais ceļš. Un ja tas ir vienīgais ceļš, tad mums ir jāpadomā. Salmāna pamācībās 15.10. Barga pārmācība sagaida to, kas novirzās no pareizā ceļa. Bet kas neievēro un ienīst uzliekumo sodu, tam jāmirst. Elle un bezdibeņi stāv atklāti tā kunga priekšā. Cik gan vēl jau vairāk tad cilvēku bērnu sirdis. Elle un bezdeviņi. Barga pārmācība sagaida to, kas novirzās no pareizā ceļa. Šeit jūs un arī pie ekrāna daudzi, gan no draudzes, gan tie, kas ir ieslēguši šī dievkalpojuma tiešraidi, klausās un domā par to, kā tad ir ar manu dzīvi, kas tad manā priekšā stāv. Vai ir man tā drošības sajūta, ka Kristus ir mans glābējs? Tad, kad es Kristu pieņēmu kā savu glābēju savā dzīvē, tas izmainīja man dzīvi. Nesen par godu Ukrainas neatkarībai biju Ukrainas vēstniecībā kopā ar cilvēkiem, un piegāja man kā sieviete un prasīja, kāpēc jūs esat tāds, kāds jūs esat? Kas izmainīja? Un man bija atkal iespēja liecināt par Kristu. Liecināt toreiz par to 22 gados, kad es atnācu pirmo reizi uz Luterāņu baznīcu, tur bija baptistu draudzīti, un gan par tām atšķirībām un to, kā es
dzirdēju to vārdu par Kristu un kā tas izmainīja man dzīvi un deva man pārmaiņas manā dzīvē. Deva man mieru. Un te nu ir, kad no vienas puses mēs apzināmies, kad Elle varbūt aiz bailēm, citi tagad nāk pie Dieva. Vienalga kāds veids nokļūt pie tā kunga un saņemt to spēku, saņemt to mieru. Bet ikdienā dzīvojot vienkārši, ka cilvēki jau tam netic, liekas, tā ir pasaka, tas nevar būt, kas tur būs aiz tās. Šobrīd tik daudz tās reliģijas, tik daudz to virzienu reliģiski, tik daudz to dažādo reliģisko līderi, kuri saka, skaties uz mani. Bet Kristus saka, es esmu ceļš, patiesību un dzīvību, un neviens nevar nokļūt pie Tēva, kā viņš caur mani. Tāpēc uz Kristu mums jāskatās. Jā, mēs līderi, vadītāji, garīgie cilvēki, kas nāk mani draudzē, varam būt kādam par iedrošinājumu un varam daudziem būt par nesvētību, ja mēs kādas lietas nepareizi rīkojamies, uz mums skatās un vēro. Bet tad, kad mēs sadraudzējušies esam ar Dievu, tad Kristus ir blakus. Nevis tās domas par Elle, nevis tā bargā pārmācība, ir tā drošības sajūta. Bet vēlreiz tāds mazs fragmentiņš, ko Jēzus sacīja un rādīja Lūkas evaņģēlija 16. nodaļā no 22. panta, bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Abrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no Elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Abrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī: Abraham, tēvam, apžēlojies par mani un sūt Lācaru, lai tas iemēdz pirksta galu ūdenī un dzēsē manu mēri, jo es ciešu mokas šai liesmai. Bet Abrahams teica: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdams, turpretim Lācars jauni. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespēj. Tāpat arī no jums pie mums. Bet tas teica: tad es tev lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu, jo man ir 5 brāļi, lai viņš tos brīdina, kā arī tie nenonāk šī moku vietā. Bet Abrahāms atbildēja: tiem ir Mūzes un pravieši, lai tie tos klausa. Nesen man miesīgais brālis Guntars atsūtīja, kas droši vien pa internetu un Facebook un citur tā aplikācija zināmā mērā ar vārdiem iet, ka par Covid-19 visi runā, bet neviens to nav redzējis, tāpat kā par Dievu. Ja? Bet reizēm mēs varam tā domāt, ja? Kad visi un visi tam tic, ja? Vēl turpīt tādu piedodiet, un visi tam tic, gan tam Covidam, gan tam Dievam. Ja? Visi tic, bet neviens nav redzējis. Atšķirībā no Covida, Dievs jau visas lietas pieļauj, un Dievs ir radījis mūsu cilvēkus. Un tā man ir liela žēlastība, ka es esmu nācis no tādas ģimenes, kādas esmu nācis, ka tā ir liela žēlastība, ka vecās mammas lūkšanas ir paklausītas, un es esmu kļuvis par mācītāju, kapelānu. Tā ir liela žēlastība, ka es varu būt tur, kur es esmu. Kalpot ar tām spējām un dāvanām, tur, kur Dievs man ir šobrīd ielicis. Tā ir liela žēlastība, ka es vienmēr cilvēkiem varu atgādināt: mīļie, jūs varat runāt, ko jūs gribat, bet ir Kristus, un ja ir Kristus, ir arī Sātans. Ja ir Kristus, kurš ir teicis, tikai caur mani jūs varat nokļūt mūžībā, tikai caur mani jūs varat ieraudzīt Tēvu debesīs, tad, mīļie, mēs nevaram par to klusēt.
Tad mēs nevaram dzīvot tikai sev. Tad mēs nevaram savas finanses tikai domāt, kā mēs uzturēsim sevi un saliksim lietas tikai sev. Mēs daudz plašāk domāsim, mēs no sirds atliksim to 10. tiesu. Pirmais piedaudzības akmens daudziem pasaulē, kad arī lecu ar izpletnes kopā ar speciālu uzdevumu vienību. Tad jau man uzreiz pienāca kāda karavīra teica, tu arī esi tas, kas to 10. tiesu maksā. Es saku, diezgan labi izskatās. Un tad tu brauc ar džipu. Es saku, kā tu uzmanēji tieši Nissans Qashqai's. Es saku, nu, bet tu jau nemaksā 10. tiesu. Nē. Tātad tu nebrauc ar džipu. Nē. Nu, tas ar tādiem jokiem un mūsu armijas gājieniem. Bet, mīļie, tas, ka Dievs ir, un viņš ir nolicis kādus principus mūsu dzīvē, ja? Jā, draudz priekšnieks ar džipu brauca. Bet mīļie, mums ir svarīgākais, ka mēs lūkojamies uz Kristu. Un kad viņš reizē mums dod kādas lietiņas, ko piedzīvot, arī materiālā ziņā, bet svarīgākā lieta, ka mēs paklausam Dievam, ka mēs noticam Viņam, un ka mēs noticam, ka Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un mēs tam sekojam. Un cilvēki tad liekas dzīvo šajā dzīvē, kā viņi dzīvo, un tad šis Jēzus Kristus piemērs, ja, kad viens arī nabadzīgs, viņam nebija džips, viņam nekā nebija, bet viņam bija Kristus, un viņš nokļuva mūžībā, un tas bagātnieks, kam bija daudzi džipi, ja, viņš nokļuva vēlē. Un mums šodien liekas tā pamatmācība arī ir dzirdama, arī draudzēs, ka ar labiem darbiem visu un labām lietām visu mēs tā panāksim un gan jau Dievs mani pieņems. Es esmu daudz labāks, un tad viņš piemēri ir pa baznīcām un mācītājiem, un mediņu pēdējā laikā daudz piemiņ, jā, un tā tā. Bet mums ir Kristus jāpieņem, mums ir uz viņu jālūkojās, un nav jāpieiet garām arī tam, ka mēs lūdzam par cilvēkiem, mēs aizlūdzam, mēs turam lūkšanās neatkarīgi arī tos smējējus un tos cilvēkus, kuri šobrīd netic nekā. Un tad, kad biju tajās apmācībās, tad man bija iespēja šiem karavīriem arī kā to piemēru sacīt, ka reizēm cilvēki, kur tādi smējēji, liekas, pat taisno viņi iet uz to elli. Un tu neko nevari izdarīt, tu jau nevari viņu dzīves pārmainīt. Bet tā lūkšana, pirmdienas lūkšana, ja, nevelti par to tā Artis Gāga uzsvēra un ka nāk kopā Dievs caur šo lūkšanu, caur šo mazo grupiņu arī mūsu draudzē dod tādu pamatu pastāvēt. Un arī mūsu mājās lūkšanas vai 10. vakarā vai ikdienā, kad mēs lūdzam viens par otru. Tā nav vienkārši tāda kaut kāda imitācija vai liekas, tāpat mēs nākam pie kaut kā, bet mēs nākam pie varenā Dieva caur Jēzu Kristu, lai viņš uzrunātu, viņš šo pasauli radīs, un tad Dievs savā veidā atbild, maina, stiprina un iedrošina. Un tam vajadzētu mainīt mūsu attieksmi, dzīvesveidu, runas veidu pret cilvēkiem, notikumiem. Tam vajadzētu. Tā saskarsmē ar to kungu vajadzētu mainīt mūsu attieksmi. Bet reizēm jau mēs paliekam tādi paši kurnētāji, un tad šī Galatiešiem 5. nodaļa apustuļa Pāvila atgādinājums mīļie, gara augļi ir mīlestība, miers, prieks, pacietība, lēnprātība, pretējais tam skaudība, ķildas, dusmas, strīdi. Tas nav no tā kunga, tas ir no vēlna. Un tad, kad mēs sastopamies ar Dievu, mums ir šis izaugsmes ceļš, mums ir šis process, izaugsmes process, kad mēs kā salīdzinot to maza bērna dzimšanu, mazais bērns piedzimst ģimenē, tad viņam ir sākumā tas garīgais mātes piens, un arī
ģimenē, garīgā ģimenē, draudzē un sastapšanās ar Dievu, tad, kad notiek mūsu dzīvēs. Sevišķi cilvēkiem, kuri ilgus gadus ir dzīvojuši pēc savām tradīcijām, pēc savu vecāku tradīcijām vai savām izveidotām tradīcijām un mēģina kaut kādu reliģiju vai kaut kādas lietas savā dzīvē tā nolikt, tad sastopoties ar Kristu, tad liekas, Dievs maina, un kā tu savā spēkā tu tās izmaiņas varētu izdarīt. Bet tev ir jāmācās paļauties uz to kungu, caur lūgšanu, caur šo pašu Dievu vārdu, caur šo sadraudzību, kurā tu nāc kopā. Draudzē, tā ir tā lielā žēlastība, tā lielā iespēja mums, ka mēs esam draudzē, esam baznīcā, ir šie īpašie apstākļi laika, mēs varam vēl mierīgos apstākļos par to nekas nebūs pagaidām. Mēs varam nākt, mēs varam pielūgt. Jūs nenovērtējat to reizēm. Mēs reizēm dzīvojam un mēs reizēm kašķējamies, reizēm skatāmies uz laicīgām, praktiskām lietām un mēs neredzam to lielo mērķi, kāpēc Dievs mūs ir izglābs. Un tad tā visa dzīve paiet tā, kašķējoties un strīdoties, un mēs palaižam garām cilvēkus, kas aiziet uz ēli, mēs palaižam garām iespējas daudzas, un liekas, tad atbildīgi jau būs. Un Dievs kaut ko mums prasīs. Un tāpēc, kad Dievs mūs izmaina, pamainās attieksme. Attieksmi pret daudzām dzīves situācijām, attieksmi pret cilvēkiem, attieksmi pret sevi, un pamainās arī mūsu dzīves mērķi, kuri nav vairāk koncentrēti tikai uz sevi. Jēzus lielais uzdevums, jeb Jēzus lielā pavēle un uzdevums mums. Mateja 28:18. Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Un tās mācīdām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redziet, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Šis mūsu kalpošanas un dzīvošanas mērķis, apzināties Dievu, nozīme mūsu dzīvē. Apzināties to, ka Dievs tāpat mūsu dzīvē neko nedara. Bez viņa ziņas pat mats no mūsu galvas nenokrīt. Un Dievam ir kāds mērķis mūsu dzīvē. To apzināties un mācīties meklēt šo mērķi. Mācīties izprast. Nenolikt savu karjeru, savus plānus vispirms. Bet vispirms nolikt mērķi Dievs. Tāds, kāds es esmu, tāds es nāku tavā priekšā. Es vēlos vēl vairāk tev piedzīvot, vēl vairāk tev izprast. Un tad lieto mani, un viņš vēlās lietot. Nevis aiz bailēm, ka mēs varam nepareizā vietā nokļūt, bet aiz tā, ka mēs iemīlam to radītāju. Un kad mēs viņu esam iemīlējuši, tad ļauj Dievam caur tevi darboties. Saskati tās iespējas. Pasludini Kristu laikā un nelaikā. Lūdz Dievam gudrību, kā to izdarīt, jo viņš ir vienīgais ceļš. Un tad māci, apmāci un veido par mācekļiem tas, ko šeit Jēzus sacīja. Lai Dievs svētī. Nāksim Dievu priekšā. Tēvs, mēs esam pateicīgi par tavu mīlestību, gādību, rūpi. Un Tēvs uzrunā, aizskari un sagatavo mūsu dzīves, mūsu sirds, un par visu tev gods, slāvā un pateicību.
Dievs palīdz mums apzināties. Palīdz mums apzināties, ja tu esi, tad ir arī vēlns. Un šodien nenotiek tāpat reizē, ka mēs tiekam sakaitināti, mēs tiekam kārdināti nepareizi dzīvot, mēs esam kārdināti nepareizi runāt. Tēvs, lūdzamies, ka tu šodien dod mums spēku, ka mēs tavā spēkā spētu kalpot un vienmēr apzinātos, ka Kristu, tu esi tik daudz mūsu dzīvēs izdarījis, tu esi nomiris mūsu dēļ un tik daudz darījis, augšām cēlēs un gaidi mūs pie sevis. Bet šajā laikā, šajā īsā laikā, cik mums ir dots, palīdz kungs mums apzināties to mērķi, kāpēc tu esi te mūs nolicis. Un tēvs, tāpēc reizēm kādas tradīcijas, reizēm kādas mūsu ambīcijas palīdz mums nolikt malā, lai mēs saskatītu tevi un palīdz cilvēkiem ieraudzīt nevis tradīcijas, nevis sevi, bet tevi, Kristu. Un tev gods, slava un pateicība. Par visu, kam mēs ejam cauri, un es lūdzos, ka tu šodien iedrošini tos, kuri slimi un neveseli, kuri ir noguruši un vāji, pieskaries un dod savus vēstību. Kuriem trūks gudrības, tu esi sacījis, ka tu dod šo gudrību. Tēvs, mēs esam pateicīgi par tavu mīlestību, gādību un rūpi. Un paldies, ka mēs varam būt tavā priekšā. Paldies, ka mēs varam būt tavu bērni. Bet Dievs, kāds vēl nav tavs bērns? Kāds vēl varbūt var no jauna nākt tavā priekšā un lūgt, lai Kristus ienāk tavā dzīvē vai manā dzīvē? Kāds atkal ir bijis nomaldījies? Tēvs, palīdz viņam apzināties, ka muļķīgi dzīvo dzīvi bez Kristus. Apzināties tikai, ka viņš kaut kur ir, bet paklausīt, noticēt un tad ar saviem darbiem to arī apliecināt un parādīt. Bet tavā spēkā to visu. Tad tu varēsi svētīt. Jo Kristu, es negribu aiziet prom no tevis. Dažādi mums ir gājis, bet es negribu no tevis aiziet projām. Es negribu, ka šie mīļie, kas tev klausās, kas ir šeit, Tēvs, ka viņi aiziet prom no tevis. Jo tu esi vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Tad dod mums gudrību, kā palikt tevī. Un tu vienmēr esi sacījis, ka tu būsi ar mums līdz pasaules galam. Tu būsi ar mums. Svētais gars mums ir dots. Mums ir viss dots, lai mēs varētu palikt tevī. Tāpēc palīdz mums uz tevi atkal paļauties un stiprini un aizskar ikvienu šeit. Nogurušo, slimo, neveselo, kam trūks gudrības. Tēvs, dod savu gudrību, caur svēto garu aizskari, vadi, dziedini tos, kam ir vajadzīga dziedinošana. Tēvs, pieskaries. Un par visu tev gods, slava un pateicība. Āmen. Paldies.
ka mums vajag ieklausīties tas, kas rakstīts Dieva vārdā. Es vēlos pateikties ar jums visiem, kas šodien šeit bijāt, ka nācāt, ka vēlēties nākt, ka savas sirdis atvedāt šeit. Un ticu, ka kāds tika uzrunāts gan šeit, gan otrā pusē, kas skatās televīzijas tiešraidi, internetā vai televizorā. Es pasakos koriem, es pasakos muziķiem. Un pie ziņojumiem es vēlētos atgādināt mums ļoti svarīgu lietu, par ko runāja arī Artis un atgādināja Elmārs pa lūkšanas kopā nākšanu. Ar katru pirmdienu 18. ir lūkšanas vakars. Ja jūs nevariet ierasties, bet ir lūkšanas vajadzība, sūtiet. Bet mēs labprāt redzētu jūs šeit, ka jūs nākat un stāstiet par savu vajadzību, ka mēs varam iestāties par jums, ka mēs varam gavēt par jums, ka mēs varam atbalstīt jūs. Ja jūs nerunāsiet, mēs nevaram būt ar jums kopā. Mēs nezinām, ko lūgt. Mēs nezinām, kas ir jūsu sirdīm vajadzīgs. Nāksim kopā, iestāsimies viens par otru. Mums priekšā tuvojas arī grupiņu kopā nākšana 40 dienas ar mērķi. Zigmārs mums ir atbildīgais, kas izsūtīs informāciju gan vadītājiem arī, un vadītājiem būs jāuzrunā cilvēki, kurus viņš vēlēsies redzēt savā grupiņā, par to tiks informēti jūs draudze un arī vadītāji, kurus Elmārs mācītājs un draudzes priekšnieks Viljams Šulcs un pārējie saredzēs jūs kā vadītājus un uzrunās jūs. Vēlos arī lūgt jūs visus, ka jūs katrs viens, ja jūs redzat sevi šeit, šajā namā, nākt iekšā smaidīt. Man bieži tas negadās, bet es gribu smaidīt, es gribu priecāties kopā ar jums. Ka mēs patiešām no sirds piesakamies kaut kādam darbam, ko mēs esam aicināti. Nākam kopā, kalpojam Dieva valstībā. Mēs tiksim apbērti ar visām bagātībām. Mēs esam viņa mantojumi. Nezūdīsimies. Nāksim un darīsim šo darbu kopā. Atbalstīsim tuvākos, atbalstīsim kaimiņus. Mums tuvojas kaimiņu svētki šeit, hospitāļa ielā. Lai šoreiz mēs nepiedalāmies, bet sagaidīsim tos cilvēkus ar mīlestību, ja viņi te staigās garām. Mēs tā esam saņēmuši mīlestību. Aplipināsim viņus ar to. Šajā brīdī es vēlos, ka mēs visi dziedātu vēl vienu kopdziesmu.
pirmā svētdiena ir vienmēr svētdiena, kad Baptistu draudzēs mēs nākam pie svētā vakarēdiena. Un, kā Dievvārds vienmēr saka, ka tad mēs savu sirdi sagatavojam, pārbaudam Dievu priekšā, vai esam tīri un vai Dievs var mums svētīt un lietot. Un svētais vakarēdienas, tas ir tāds īpašs mirklis, kad mēs atceramies, ko Kristus mūsu dēļ ir darījis. Un mēs šeit varam baudīt tik viens, kas ir pieņēmis Jēzu Kristu kā savu glābēju, kas ir savu sirds pārbaudījuši Dievu priekšā, kas ir nožēlojuši vakardienas kādu nepareizu rīcību pagātnē, un atkal no Dieva saņēmot to, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Dievs ir uzticams un taisnīgs, ka Viņš piedod mums mūsu grēkus un attīra mūs no mūsu netaisnības. Tātad Dievs ir uzticams un taisnīgs. Ja? Dievs ir uzticams un taisnīgs, ka Viņš piedod. Un eju negrēko vairs, arī tā bija vārda no Kristus, Jēzus Kristus, no Dieva dēla. Un es ticu, ka piedzīvoju to Dieva spēku, tad mēs saprotam lietas, mēs pieņemam, un tā ir tā Dieva žēlastība. Tāpēc tas ir tas lielākais, pirmajās svētdienās, ka mēs vēlreiz tā varam pārdomāt nesteidzīgi, ko Kristus mūsu dēļ ir izdarījis. Viņš ir nomiris, Viņš ir augšām cēlies, Viņš ir atdevis savu dzīvību, Viņš ir Dievs. Vienīgais, caur kuru mēs varam nonākt debesīs. Un mēs, baudot šodien šo svēto vakarēdienu, mēs varam Dievam pateikties par visu. Piecelsimies, ieklausīsimies Dievvārdā no korintiešiem, apustuļu Pāvela vēstules korintiešiem. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Kas par jums to dota, to dariet mani pieminētam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena ņēma sacīja: šīs biķeres ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminētam. Debes Tēvs, mēs lūdzamies, ka Tu mūs varētu svētīt, ka Tu vari svētīt arī šo svēto vakarēdienu, ka Tu vari svētīt to maizi un biķeri, Tēvs, īpašā veidā. Un, kungs, mēs Tev esam pateicīgi, ka mēs varam nākt Tavā priekšā tādi, kā mēs esam, un no jauna pārdomāt, kādi mēs esam Tavā priekšā. Un Dievs uzrunā mūs un aizsaka. Un tā kā Tu mums esi mācījis lūgt, mēs lūdzamies: mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Sēdieties lūdzu un maijas laušanas laikā mēs dziedāsim kādu dziesmu, un tad jau mēs iesim priekšā, un tad jūs nāksiet un baudīsiet, ņemsiet mazos biķerīšu, no maziem biķerīšiem ņemsiet maizīt. Tie, kas ir Kristu pieņēmuši kā savu glābēju, kas paklaus, uzticās, kas meklē viņu ceļu, lai Dievs bagātīgi svētī.
laipni lūgti, laipni aicināti, lai Dievs svētī, aizskata. Jūs varat katrs vienu malu vai otru malu nākt, un lai Dievs svētī.
dziesmu. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķeļa dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Amen. Ir pienācis priecīgais brīdis mūsu draudzēji. Šajā mēnesī ir liels pulks ar jubilāriem, kad ir dzimšanas dienas. Un es aicināšu priekšā Viljamu Šulcu, kurš vēlas jūs uzrunāt un saukt priekšā un sveikt. Vispirms ir kāds jubilārs, kam jubileja nav septembrī, bet mēs gaidījām to iespēju viņu sveikt, un tā ir mūsu pulka jaunpienācēja Emma. Atvaru ģimenē piedzimusi šajā gadā, un mēs aicinātu viņu priekšā un labprāt redzētu, ka viņi paņem savus vecākus arī līdzi, vai arī otrādi. Lūk, kur viņa nāk par sarkano paklāju, un mēs visi viņu, viņas mammu, Esteri un tēti Aigaru viņi sveicam, Aigars, ka ceram savējas iznāk priekšā, lai visi redz šo jauko ģimeni un šo fantastisko dāvanu, ko Dievs mums dāvājas. Anna, kas nāk līdzi, nav no viņa ģimenes, bet ir tuva radiniece, māsīca Emmai, un bez viņas jau nekādīgi, un bez viņas smaida, paskatieties. Ja man tāds būtu. Un es lasu, ka tā nozrakstījis kā ļoti skaistus, manuprāt, vārdus, mīļie Aigaru un Esteri. Priecājamies kopā ar jums, saņemot skaistu, tīru, baltu ziediņu. Vārdā Emma. Golgāts rauda, un mēs ar tā sākam. Mācītāji, varbūt tu vēlies aizlūgt par šo ģimeni un sveikot viņus lūgt. Mēs esam pateicīgi par šo mirkli un brīdi un jūtos, ka tu mums bagātīgi sveitīt, iedrošini. Un paldies vēlreiz par Emmu, paldies par šo ģimeni, paldies par to dāvanu, ko tu šai ģimenei vislielāko dāvanu dāvājas. Un Tev gods, slāva un pateicība. Āmen. Paldies! Mēs varam apsēsties. Un cerams, ka tas netraucēs iznākt priekšā pār īstajiem šī mēneša jubilāriem. Visiem, kam šajā mēnesī ir dzimšanas dienas, tie ir aicināti šeit nākt priekšā. Un es lasīju tos vārdus, kas ir mums sarakstā un zināmi. Tā ir Ilāna,
Štērna, tā ir Aigija, Virģele, Alise Pļaviņa, Bruno Visockis. Lūdzu, man liekas, ka es Alise atredzēju. Tā ir Viktors Bārdiņš, jā, nezināk. Viktors gan laikam ir tālu aizbraucis jūrās, es kad redzēju viņa sievu. Diana Kalniņa, Dzintars Kazlovskis, Ruta Kalniņa, Arvīts Geinis, Judīta Biķe, ļoti divi šodien redzami cilvēki, kas jau bija mūsu priekšā atkārtoti. Un vēl Viktorija, kas ir izteikusi vēli pievienoties šai draudzei un kristīties, un tas nav bijis vēl iespējams situācijas dēļ, bet vienalga viņa ir savējā, un arī viņa šā mēneša noslēgumā ir dzimšanas diena. Vai kāds no nosauktajiem sēž šolos un negrib nākt priekšā? Protams, tās ir jūsu tiesības, bet liekas, ka visi ir iznākuši, un mēs katru no jums gribam mīļi sveikt. Dama, ar kaut ko garšīgu. Man skaitīja, lai tam septiņai jāmēs. Un lai Dievs jūs visus un tad jums šī ir tā kā dzimšanas dienas mēģinājums, un aizmugurē ir atkal galds, kur visi ir aicināts ienācies, un sauksim to tad par šīs jubilejas tādu kā galdu, jo vienmēr cilvēki pagājuši domā, kas par svētkiem? Svētki tie, ka mēs esam kopā, un tas ir tā, ka mēs nedrīkstam rīkot tur sadraudzīgi, kā tas bija līdz šim agrāk, līdz pandēmijām, tad tā radās Viktoram tā doma, ka varētu jau viss tāpat atstāv un runā beigās, kāpēc ne pie kafijas tasas, ka visi laipni lūgt pēc tam izbaudīt šādu sadraudzību. Man tas viss, paldies un vēlreiz sveicam jubilāru. Varbūt vēl jums aizmirst. Es gribu atgādināt, ka tik gadi, ka paliek cik man, tad vajag, lai katru gadu mācītājs aizlūdz. Cik tad tev paliek? Daudz. Parasti Judītais, kad viņš prasīja tev svāku. Nu ko, tad mēs aizlūksim, piecelsimies un Viktorijā mēs tad noslēdzam dievkalpojumu. Esam Dievam pateicīgi. Tēvs, mēs esam pateicīgi par šiem mīļiem jubilāriem, tu viņus bagātie katru šeit svētī, katru iedrošinu, katru Dievs Jēzus Kristus vārdā. Un dot savu žēlstību, dot savu palīdzību. Jā, īpaši Brunis prasīja savu to svētību. Un reizēm jau tā ir, ka mēs pie Kristus varam nākt un prasīt, un to arī dod daudz. Tās tu zini Bruni dzīvi, tu zini viņa vajadzības, tu zini mērķus, aizskari, vadi. Arvīdu tēvs pieskaries viņam un dod savu žēlstību ikvienam no viņiem, dod savu palīdzību. Un Dievs, mēs esam pateicīgi, ka tu esi varens un uzticams, tiešām bagātīgi, svētīgi un tev gods. Un Tēvs, mēs esam pateicīgi par to, ko tu esi darījis. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, lai pasargā mūsu sirds un mūsu domas Jēzu Kristu. Āmen. Dievs ar jums līdz atkal tiksimies. Un pirms es lūdzu, es rokas modicēju, līdz ar to tā varēju aizlūgt jau personīgi. Bet, lai Dievs svētī jūs, iedrošina, stiprina. Un tiekamies atkal nākošajā svētdienā. Nākošajā svētdienā es sludināšu, pēc tam trešajā svētdienā Kristīna būs, kas teiks uzrunu, un kāds atkal vadīs. Un ceturtajā svētdienā tad Dievs. Mēs visu